Hei, sveiciens entuziastiem! Te komentētājs Toms Prāvnieks. Izslēgšanas spēles tuvu klāt, bet pirms tam mēs vēl apskatīsimies, kas tad ir sastrādāts un izdarīts iepriekšējā mēnesī. Skaisti goliņi, kā man pačukstēja. Kopīgi arī paskatīsimies, man ir tas gods arī nokomentēt šīs epizodes. Un, kā saka, mums te kompānijā ir tāds sauklis – do it with passion. Tas arī, man liekas, entuziastiem piederās pie lietas. Tā kā noskatāmies epizodes, izbaudām skaistus momentus, gatavojamies izslēgšanas spēlēm, lai izdodās tas, kas ir iecerēts šajā gadā. Un neaizmirstam, paskatāmies arī Face-Off podcastu. Tā, nu labi, skatāmies Blackmagic Silais. Toms Nēlāns, numur 26, plaukstas metiens. Te prasījās vārdsargam čutiņi iziet ārā vismaz, kā saka, no malas skatoties. Nu, Čikiņā aizsargs arī gribēja droši vien tā bišķi plašāks izskatīties šajā situācijā. Bet smogs metiens Tomam Nēlādam. Coast to coast, kā saka. Numur 2 mums ir Piečuki 3. Māris Pilaks pēc Edijas Lecku un Toms Siliņu piespēlēm rekus smuka aizstiepās. Šitam bija jāieliek solītis iekšā. 3. gols spēlē Piečuks. Hops gatavs. Nu, Vārtsargs gaidīja, ka tur labajā pusē būs negaidīt tādu filigrānu izēju. Smuki. Numur 1 Pinky Blinders. Tomas Ruduks, 3-5 mazāk un gols. Man patīk mazāk un gols. Aizturētais sots vēl tam visam komplektam pasties vienkārši. Viens solis, otrs solis, visu sevi atdevu šitajā izrāvinā. Ej, tu nost. Izskatās pēc karjeras pirmā 3-5 gola. Es pa bieži jau tādu mazam nevar redzēt. Konkrēti 3-5. Nu, smuki pasties. Gandrīz kā viņa aizgāja. Visi ideāli. Tālai augšajā stūrī. Vēl cārā, kā saka. E9 divīzija ledusveči Reins Runģijs pēc Mareka Ruzaiča piespēles. Vēl viens garšīgs goliņš. Te var just to īsto enerģiju pasties tajās zemākajās divīzijās. Paskaties, kur izgāja no nērtās. Hops gar tuvo stabu un iekšā. Atsargs šito kādu 1 vai 2 naktis droši vien redzēja jau murgos iespējami. Nākamais moments, numur 2 aparāti. Maikls Bordovskis piespēles Irmāns Šveicārs un Raivo Maksims. Eleganti. Paskatāmies, kas mums te notiek. 1, 2, otrā pusē. Tu nost, bet īstenībā, ja Vārtsargs šobūt paņēs, būtu highlights, sezonas highlights. Bet skaties, kā saka, neiemet tu, iemet tev, ja vecais teiciens. Numur 1 E9 Rauls Kalvītis. Starp kājām iemet iekšā. Tā varētu būt. Paskatāmies vēlreiz. Kopiņā no kreisās puses labu uzņēma. Čīks uz nē. Tu eleganti. Zem sevis izlikt cauri. Galvenais uzrāva laukšā. Smuks. E8 divīzija Ilja Vaļuškins. Komanda Vairoks. Tā pretī spēlētājs bez nojas. Tas ir jāizmanto. Tas uzreiz jāizmanto. Galvenais neko liek neizdomāt daudz. Reku, nūja nost, kopiņā. Te ir jāmet. Te vēl, jāatstāja. Dzīļa vārtos palika Vārtsargs, bet viss kārtībā. Redzēja un izmantoja. E8 divīzija pelēkie kardināli. Niklaus Romanovskis. Viens pats. Likās vēl, ka ies pa kreiso pusīt uz ērto un nogājis neērto. Vārtsargs aizbrauc vienā virzienā. Skatāmies vēlreiz. Jāuzslavē arī Kaspars Zukurs. Jāuzslavē Kaspars Zukurs un viņa piespēle. Euneu, labais krasts, Lauris Rodrigo Zarič. Eitumos uz vienu pusi, uz otru pusi. Te Aleks Podenskis smuki. Skatāmies te. Starp diviem. Hops. Te jau sārāva gabalos. Turklāt vēl aizmets kreiso pusi un vēl pagūl Vārtsargs paskatīties, kā tā ripiņa atkal izlec ārā. Nežēlīgs epizodes. Čakava Danglers, Niklaus Romanovskis. No kurienes viņš iemet? Dāvis Zukurs. Iespēlīt, bet kur ir Romanovskis. Kur iemetie Nāplis. Kā likās, ka Vārtsargs ar mugurgu paņem. Būt eleganti. Numur 2, Radeks Čengaraks 2. Dairis Pufals Vētra. Vienmēr patīk labais satvēriens, kad izdara metienu no šādas pozīcijas. Spēcīgi, precīzi. 2 pretī. Protams, tas ir kārtīgs entuziastu hokejs. Jāiet līdz galam, jāapspēlē viens, otrs, jāmet iekšā. Skaisti. Ripa ir vārtos! Un numur 1, Mego Jānis Kolšteins.
stūri uz vienu pusi, hops starp diviem, vēl vienu varēja apspēlēt. Likās, ka varēs vēl vienu apspēlēt, bet labi Mego iemet iekšā. Zini, kā tev īstenībā uz kreklu dēļ vienu drusiņu paņemt uz izbrīdu. Bet, skaists pagrieziens. Vienreiz izmanīja, otru izmanīja, pasties guļ jau aiz muguras, likās, ka var vēl vienu manīt. Eleganti. Patrioti, Aleks Nekrasovs. Te jau vārdsargs. Vēl viens būs metiens. Tāpat izvilkt visu līdz galam. Te ir skaists seivs. Skatāmies. Diagonāli izgājiens. Vai piespēles līnija. Tur bija grūti pēc tam saprast, kur tā ripiņa izies cauri. Skaisti. Haus. Haus ir komanda, nevis situācija laukumā, bet šeit trietā. Visi trīs, divatā izspēlēja. Vai te uz tukšiem vārtiem, ko vairāk pieļauj. Tā ir viss. Jonikāns. Valdis Eisāns piespēlēja. Ja vēl izspēlē trietā, tad tā būtu pirmā vieta. Šitā skaisti. Un S6 divīzijas pirmā vieta Ķekavas Klepers. Helmuts Īle vienatnē. 1, 2, 3 tagad. Atkal skaisti pretkustībā. Vārds uz vienu pusi, pats uz otru pusi no nērtās. Tā ir žanra klasika. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs gribam redzēt regulāri. Teorētiski vēl otrs varēja nākt palīgā. Atnāca jau, bet piespēlīt nesaņem. Kāds starpīgi goliņš ir? E5 Ķekava Valnes. Matīs Kalniņš piespēle Arturam Sekjanam. Skatāmies vēlreiz no labās. Neizmaz, kā reku paskaties. Smūki vēl pacēl. Aizbrauc. Šis arī žanra klasika. Vienkārši aizbrauc uz vienu pusi, atstāja labajā vēl cārī. Reku nesanāca mēties un nāksies par to samaksāt. Minotaurus. Ingus Staltmans. Aizbrauc uz vārtiem, aizbrauc prom no vārtiem. Galvenais ir spēcīgi uzmest. Gols iekšā. Prasītos īstenībā, ka viņš vēl atstātu viņu ripu vienā pusē pats pa aizmuguri izbraukt. To nākamajā reizē. Un numur 1. Rotas Melior celtnieks Artis Belovs. Raķete. Te skaties augstāku līgu nāk uzreiz tāda spēcīgāka metiena izskatās. Bet te jau stāsts ir par šo zilās līdz uz vienu pusi, uz otru pusi. Es, kad sapņoju, kaut ko tādu iztēlojos, ka šitā varētu iet uz priekšu. Smuki. E4 trešā vieta Meža brāļi. Roberts Tīfentāls. Bet aizsargs jau pasvērst nedēļu nekādas citas iespējas. Nogulās piespēles, gribēja atdot, nevarēja atdot uz otru pusi, nācās apspēlēt. Vārdsargs tikai nevarēja saprast, metīs, nemetīs, nenolasīja. Apspēlēja gatavs. Tīfentāls smuki, numur 7. Otrā vieta Taurus, Oskars Smiltiņš. Tā, es gribu redzēt. Te ļoti labi uzrakstīs pirms tam jau scenārijs eleganti. Forsbergs, tas ir nevis Filips, bet Pēters Forsbergs tā darīja Ziedu laikos. Pat jāsaka, pirms Ziedu laikos. Atkal Meža brāļi tikuši ir topiņā. Kaspars Rudzītis. Šeit sadarbības. Cik skaisti nomānīja, ka metīs atdeva atpakaļ. Kristers Bergmans, Girts Ķierpe un Kaspars Rudzītis. Šīs trio sakombinē eleganti. Pat nevajadzēja augšā, mēs pa lediņu iegāja iekšā. E3 divīzijā. Wolf 2. Kas tur notika? Mārtiņš Barkāns. Tā, skatāmies, kur ir. Likās, ka samainīsies krustā. Smuki izgāja no distants, labs plauks metiens. Pārsteidz vārdsargs, tas arī jāmāk. Numur 2 Unimārs. Marks Dīnsdorfs. Ko viņš iemānīs šeit. Cik skaisti. Te jau pretkustībā rociņa augšā. Ar labo rociņu vārdsargs šeit ķer. Cik skaisti. Sānis Auziņš, Unimārs, vēlreiz tur patās, tikai otrā virzienā un reku skaisti. Atkal uz nērto. Visiem patīk uz nērto likt iekšā. Galvenais ar aizsargam tikt caur ievalst ap kājām būtu izlaids. To nākamajā reizē arī jāpietaup. Nevar jau izšauties vienā reizē. Erst Elite divīzijā. Vikotrans, skaists seiviņš. Viena epizode, tālāk reka Nūjiņu nospēlē, atletisks vārdsargs. Un uzreiz nākamā epizode, reku vilka komandai aiz ausīm. Kā saka, skaisti lasīja piespēle. Lasīja, kā atvērtu grāmatu Jānis Sidašs. Bum ar kaisargu. Hopiņā vēlreiz 2. Un reku nākamais. Sāprata rēdzēja, tukšs palika. Te skaisti. Skaists Sidašs, lieliski. Advocate Athlete, Renārs Undelis. Laura Dārziņa piespēle. Jā, tas ir Lauris Dārziņš.
To kreisos atvērienu uzreiz var eleganti uzreiz saprast. Jā, reku Renārs Undels saņems piespēli no Dārziņa. Reku Dārziņš hopiņā pa labi Undels. Undels taču Bruderam met iekšā pareizi. Tā, skatāmies, kas mums te notiek. Beidziet raut tos vārdsargus uz pusēm. Tervets backshot. Roberts Petrovičs piespēles Pēterim Purmalim un arī Bērts Rudzīts. Tik, tak, kā sāk. Šeit vēl backhand atdeva atpakaļ. Tas jāaizliedz ar likumu.